Mums bija šķūnis. Šajā šķūnī mēs varam ieiet ar 15 bēgamies ar sienu. Diemžēl viņš šodien saprata, jo bija pārāk daudz sniega uz jumta. Tagad mēs izpildām jaunu projektu un uzbūvēsim jaunu šķūni. Šitik garu, šitik platu. Un šajā šķūnī mēs plānojam būs tikpat piekļuvis, cik mēs tajā šķūnī. Domāju, mums šis plāts izdosies un būs pārāk agrāk. Aizņems mazāk iedas nebūs tikpat liels kā šitas. Būs mazāk. Varēs kaut kur iziet cauri, netraucēs tas lielais, būs labāk pārredzami, būs daža. Šeit mums ir graudu krāpētava. Šokam daudz nāpālāk iztuvi. Ļoti aizaugušie zāli, ļoti slāpī, jo bija liela lietu. Vēl šādi mums tagad ir graudi. Vēlāk, kad mēs viņus izkaltēsim, vajadzēs ar lielu vēja plūsmu tos graudus visus iztīrīt, lai nebūtu netīrumu, lai būtu vieni graudi. Graudi mums ir ļoti labi. Diemžēl mās, bet ko padarīsi? Gan jau pārdzīvosim ziemu un nākamgad būs vairāk. Viss, tagad ies tālāk strādāt, nav laika jau. Jau noguru. Tagad ir jāskaldā malku, atliek tas rudens. Mājām vajag siltumu taču. Malkas jau šķūnī ir maz. Vajag daudz darba ieguldīt šajā lietā. Paies dienas 3, kamēr to visu pārskaldīšu. Vēl tā kā jau vajag šķūnī likt to visu. Ļoti grūts darbs. Ļoti ātri nogurstu. Fiziski tas ir ļoti nogurdinošs darbs. Ты по одному бери, таскай тяжелые, самый большой только толстые выбирать, да? На тарник пойдет. Ну да. На гатер. Tā es piegāju uz malku no meža. Nu kā viņu vairāk varēs pēc tam sākties gatari un izmantot kā dērus. Ar ko, kas teikt mums šķūni, kas tikot sāktā. Lai neslaptu mašīnu, lai nekrautu iekšā to malku, mēs nesājam uz gatari ar rokām. Ar rokām! Lai netērētu naudu, mums vajag daudz līdzekļu, lai uzbūvētu to sūta šķūni. Tur daudz naudas aizies. Tāpēc mēs nesājam ar rokām. Oi! Nu, tagad es braukšu laikam kult graudus. Kaut laiks nav pārāk labais, bet jau ir laiks priekš ledus novākšanas. Ko padarīsi? Nekas mums graudu kaltētais ir, izkaltēsim, viss būs kārtībā. Gurķi un burkāni, dārzā zaļi spuraini, skuķi tos ravēt māk, baigi seksīgi. Zēnu šīs noliecas visas īsiem bruncīšiem, džeki.